Šis stāsts droši vien jau sākās februāra sākumā, kad kādā rītā mēs saņēmām no Jūrmalas doma challenge ar to, ka viņi meklē uzņēmumu, kas varētu ēkā esošo ERF sistēmai veikt remontdarbus. Apspriežoties ar saviem kolēģiem, mēs nolēmām pieņemt šo piedāvājumu un devāmies uz Jūrmalas domu apskatīt situāciju uz vietas. Braucam! Tā kā mēs pirms braukšanas jau bijām saņēmuši provizoriskos plānus, kā arī apzinājušies, ko nozīmē uzrādītās kļūdas pultīs, mēs pieņēmām lēmumu, ka sākt ar āru bloku apskatu, pieslēgties pie viņiem ar datoriem, iespējams arī uzklausīt personāla stāstu par notikušo, kā tas viss ir sācies un uz kurien tas viss virzās. Yeah, yeah. No, sorry. Yeah. 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 Šodien nebrauks uz turieni? Rīt arī ne, ja? Nu, labi. Jā. Labi, tad varbūt man būs iespējas vēl paskatīties, tikai šodien vēl. Ir sūta? Jūsu sūtas. No jā. Es saprotu, jā. Labi. Jā. Jā. Kas? Nu, principā problēmas sākās pagājušā vasarā. Jā, es biju slims pie satiksmes negadījumā. Es visam izsakot nevarēju. Bet, no tām sarunām visam, kad atgriezos darbā ne no šā, ne no tā, tur parādījās tās kļūmas arī 3. 4. stāvā, šur tur, tādos 2, 3 kabinētos, jā? Jā. Tur viņu, kā saka, restartē un viss aiziet. Ļoti intensīvi pa 1. 2. stāvu. Un vispār uzreiz pirmā kļūda, kur pirmā izveica, tā bija 229. kabinets, jā? Un tur tas temperatūras devējs, vai kas tur izgājis no ierundas. Jā, ok. Konstatēja pēc tam, ka kompjuteru bija pieslēdzis. Lūk. Tagad mums te mēnesi atpakaļ kādu, no šā, ne no tā, attaisies aizskari iekšējiem blokiem vaļā, 2 smirgo, pūs, nepūš.
noņemt nevaram. Nu, mēģinām pārstartēt, un tā ir šitā, beigās tagad vispār pazuda komunikācija ar šito ārējo otriem, pirmajam un otriem stāvam. Jā. Jo, ja, kā saka, ja komunikācija atjaunosies, tad jau liekas vienalga citas kļūdas. Kur kļūdas var redzēt, kādas ir bijušas izrādījušas. Viņš tur arī redzēs. Ko viņš šeit lādējas iekšā? Smirgo, bet vēl lādi kā. Pamodies pēc šitās špaņas gribēšanas. Komunikācija virgo zaļi, bet rādīt viņš neko nejāk. Tikai, ka viņš tā kā ir, tā kā kaut kas ir, bet te nav nekā. Vispār neslēdzās kopā? Īsti ne. Kaut kāds signāls viņam ir. Priekšpēc paņemam piemetamies šitam. Otram? Otram? Jā, vēl pārbaudīt to. Jo otram nav tāda kļūda. Viņš slēdzās un neslēdzās, un tad mēģinām vēlreiz šitam. Domā. Es atskatīšu tik daudz. Jā, viņš nav komunikācija. Vats. Tad vienkārši ir... Mārtiņa, komunikācijas kabels ir internet vats? Nu, es paklusu domāju vēl, kas varētu būt. Varētu būt šitām 100% kaut kāda tehniska problēma. Bet neizslēdz arī tādu iespēju, ka mums žurkas vai peles ir pārbraukušas kādu kabeli. Jā, kā neatkarīgi no tā. Pārējo blokiņu vajadzēja redzēt. Pats ir šeit ieslēdz. Jā. Nu, paskatīsies uz šito. Mums jau lielāks problēmas arī visākām strāvām un tādām lietām ir. Nu, ka raustās un šitiem aparātiem man ir bišķi daudz mums ir sabūvēts, bet drusku savādākas firmas arī Fujitsu, tie VRF-i. Tad ir problēmas, tur, kur ir problēmas ar strāvām. Tur arī tiem blokiem ir lielāks problēmas nekā, kur ir normāls strāvas. Nu, teiksim tā. Japānim ir rakstīts iekšā, kad ir vissliktākais, kas slikts strāvi ir tiem blokiem. Jā. Nu, jā, bet tos pēc tam jā izdosies palaist.
Klausies, mums pērviens un pērviens divi. Tad pērviens norādīt. Katrs tur izvēle bija. Šito labu bijis. Nē, viņš viegli zaļās komunikācijas. Ja nav komunikācijas, viņš vienkārši zaļš. Tā kā kaut kas jau līdz datoram aiziet tikai. Mums tas štekers ir. Tas štekers palika pamanīt, jo tās. Jā, to nevajag ēst. Baložiem salikt, ja? Ar to skrūvas baložiem. Baložiem. Uzgocot. Tas ir uzreiz. Šitā mums nav problēmas metētās, vai ne? Ar šitā otro, 3. 4. stāvs tur arī bija kaut kādas sūdzības, vai? Pagaidāja viņš saskaitās kārtīgi. Bet tur izlaboja viņas, vai neizlaboja? Cik iekšdēļs ir? Iekšdēļs. Tas ir 3. 4. stāvs. Plāns? 33 izturēt no tā. Jāņem plāns jāizskaita. Viņš iet lēnām augšā. Pagaidām 25, 6. Viņš skaita, kamēr izies caudis. Jā, šitam aizgāja. Ar šitam nestrādā? Tas vispār nereaģē. Te ir kaut kas augšā, varbūt tas čau. Tas taču būs sagrausts vārds. Bet kāpēc viņš to ārējo bloku nepaņēma? Mums bija vārds samest signāls uz īso, ko viņš Nu, tad jau... Brē, bet tagad jautājums... Nē, kā paņemsim, noņemsim nost. Jā, bez vada. Jā, ok. Tā 34, kā saskaities, tā arī ir, jā? 34, ok. Tur vismaz viss. Nē, 33. 34. Reku rakstīts 33. Mēs 34 ār bloks jau plus. 34. Nē, tās ir iekšdēļs. Pultu neņem kā Fujitsu skaita arī, kā bloku? Tā nevajadzētu. Liku sarkans, zini? Tas nav, sarkans nav nekas slikts. Tad tie māņi, ja, Mārtiņ? Nē, tie nav māņi. Tas ir vienkārši kāds ir lāpstiņš viņam paregulēs, tas arī viss. Zini, cik čotkarīs? Fujikam es nezinu, vai tā ir attālināta. Man liekas, ka... To mēs pārbaudām. Touchscreens vajadzēja.
Nu jā, bet ja jau, nu tu domā, ka vienkārši uz īso acu, un tad viņš vispār varētu. Nu jā, nu vienkārši signāls ir savas. Bet mēs pat nezinām, mēs zinām, kā ir, ja arī jau aci kaut kur pāršķels, mēs pat tolkam. Nu, es neatradīšu, kur tas ir, nu. Ir jauns vats. Jauns vats, jā. Koridorā jāmet iekšā, nu kaut tā iemet, pagaidu vats. Kā tu goferi ir, bet maz opcijas, ka viņš varētu izbuksēties. Kāpēc mēs varam atrast? Nē, tur ir jātaisa pagaidu vats vienkārši vajag, nu, caur lūku saprast. Šitos mēs varam, tas internetu kabeļu čekers ir. Cik šitam? Nē, blēķi. Šitas nav internetu vats. Jā, bet to mēs izdomāt, kā neatrast, taču jau visi virknē. Viņš uzzīmē, nu, ķipa uzzīmēt, tā virkne ir uzzīmēta. Nevar no šita atvienot un padot uz to. Nē. Lai palīdz tikai pārbaudīt vats vai ne? Nē, jāstat, nu... Nē, viņš jau nevar, tās ir cits iekšējais, pilnīgi nesaistīts. Tā galīgi nebūs. Jo viņam smadzenē jau ir cits kaut kas tam un šitam, jā. Un kad reku viņš tagad iekšdaļas cipu atrada. Nē, viņš te viss ir atrada. Ne, otrs. Šitas arī atrada, iepriekš viņš atrada. Pagaid, viņš jau kamēr tur damirgosies, viņam palicis uz tos E201, laikam, vai kas ir. 100. Uz ārēju bloku bija 200 kaut ko. Viņš mirgo šitā, jau mirgo, bet pēc tam vienalga to pašu kļūdu. Redzi, šitais skaita pēc kārtas visu to. Tas nē. Tā numerācija to tur varētu būt tajos papīros? Šitas pēc jūs... Iezvēr, vai ne? Šeit redz skaita visu Jā. no A līdz Z. Tas Kaut ko randomā met ārā vienu, met otru. 29. visvairāk stāv. Viņš uz 29. kaut kādu uzkāries. Nu. Jā, viņš tev kļūdās viss ir mūrītēs. Viss kārtībā? Vai arī tas tāpēc, ka viņš ir restartējies? Nu, tev memorijā ir. Jā, viņš jau nerāda viss ir nulles. Viss ir tablēn vai nulles. Šitam jums kāda bija kļūda problēma? Vai vispār bija sācis? Bija. Ja te viņš atmiņā rāda, ka nav. Nu, ko es varu pateikt? Tā problēma gan vienam, gan otram lēca vienam un tā pati. Komunikācijas kļūda. Pirmā kļūda bija visiem parādījās. Te pasvars, kas tas ir iespējams. Tas pat devējiem. Ja tā ir tāpat, ko tu man rakstīji e-pastā. Tā, ko tu man rakstīji e-pastā, vai ne? 151. Tā bija par to devēja temperatūru. Viņš tur vairāk devēja ar ārblokos iekšēji. Pirmā ir tas EV vārds nevarēs. Jā. Vai nu, bet tur es... Reku ir Oskar. Jā. Tā ir šurka. Katrā atmiņā nevajadzēja novesties, bet tā, ka viņš bija bijis izsācis. Bet tās sistēmas, ka viņi strādāja, viņas diezgan labi strādāja, ja? Nu, dzēsē, viss bija kārtībā. Ok, tad, jo es vienkārši e-pastā drusku nesapratu, man likās, ka apmēram tāds, nu jā, tev droši vien depresija no viss tā, kas notiek, kad te nekas nekad nav gājis. Man vienbrīd likās. Nē, tad tas ir galvenais saprast, ka tas nav, bet, jā. Jo tad nav jāpārbauda vairāk montāžnieku kļūdas. Jā, jo ir jāiet tālāk, vienkārši jāsaprot, kas ir salūzis un tās lietas saremontēt. Un viss, ok, tas jau labi ir. Vienīgais, ka es nezināju, ka pirmajā un otrajā stāvā ir, kur sūknīca ir, kur uz paštaciju, ja? Nu, to es saprotu pašdarbības nolūkā. To viss, jā. Tur viss, tur jau praktiski bija, jā. Nu, pašteci normāli, bet tur sūkņas, bet... Nu jā, labāk ir paši. Kur nav, to es gan nezinu.
It kā projektā ir pilnīgi visām daļām sūkņi. Jā. Projektā pilnīgi visām bija, jā. Tas viens kadals uz vienu stāv, otrs uz otru. Tas projekts arī Tur ir divi vadi aiziet lejā signāli? Jā. Arī divi, jā? Bet tas jau labi ir. Katrs savam stāvam, katrs savam atdzirdam. Tas jau pat labāk ir. Tik... Tā vienkāršāk. Jā, jau redz viss, tāpatās. Jā. Nē, bet ja mums ir viens vārds pāršķelts, tad mēs zinām, noņemam nost, teorijā vajadzētu saprat. Teorijā. Nu jā, ja žurciņas nav abas. Bet parasti jau tā nav tiem žurkām. Kur mēs atradām pirmajā stāvā datora vārds pilnīgi uz pusi. Nopietni? Jā. Bet man pagājuši gadu bija sūknis pagraužušas, kur bija arī nokūrušās. Palikušas sūkņi. Palikušas sūkņi. Pak, kur viņi tāpatā iziet stupākais zem aparātu paskatīties. Tāpat? Nu, jā? Iespējams, jā. Jā, tur viss ir vati un garāk var nostūt, jā. Kas tad? Viņš domā vadus, kur aiziet zem grīdas, apakšā apskatīties, kur aiziet. Tā nekur netiks. Domāju, ka viņi drīzāk tepat arī iet. Laikam grīdu pēc tam uzskatīs, ne? Tā kā izskatās, jā. Bet trūbas arī, kur kā iet cauri, nav cauruma izurta. Atsevišķi jau. Pirms ir bijis. Jā, tas būtu viņu meklēt, tie bija paši. Turā varbūt tās netopas var redzēt. Bet es domāju, ka tur viss ir izolācijā, tur būs pirmās. Galvenais cauri neizkrīt. Bet te nevajadzētu redzēt betonam. Nu. Viņam būs vajadzīgs, bet nu labi. Un tās ir divas atsevišķas sistēmas, bet pieņems. Nu, ko tu dejam skatīties to otro stāvu? Nav jau fakts, bet vienā samērķis. Ko vienā? Nav otru stāvu, ko meklēsim. Vienkārši šeit ir no... Jautājums ir vai no šejienes līdz pirmajam blokam. Jebkuru, ja? Nē, pirmo. Mums jāatrod pirmais vats, kas ir no šitā bloka pieslēgts pie otrā stāvā pie... Viņš pieslēdzās un tad aiziet ķēdēļ, ka lampiņas. Jā, kurš tas būs pie kura? Plānā ir. Kā pēc plāna. Pēc plāna mēs iesim skatīties un tā izzvanīt šito vadu no augšu uz apakšu. Pēc tā plāna šiem arī vajadzētu rasties tur kaut kur taņi. Jā. Ok. Nē, te ir rekonstrukcijas taisīja. To projektu pārtaisīja. Tas uz to arī visvairāk izskatās. Tā kā vienmēr tas izmaiņas. Viņš ir īsajā, jā. Vai arī puši. Nu tad ejam, Artur, ejam skatīties vadu. Nerubīja, paskatīties tā. Nu pagaidām mēs nerubījām, ejam skatīties to vadu otrā stāvā. Mēģinam atrast. Nu, Labi, mums jāatrod tas un tad šī tad nevajadzēja paskatīties, kas tur nāk ārā. Pēc loģikas vajadzētu būt kaut Testers vajag paņemt, pasties, ko viņš tur rāda. Tas testers ir jānokārt pat lapšā. Tad vēl neejam, Gan slēdz nost, tagad vismaz izraušu tekri. Jā, tur es nostāšu. Ko mēs ir Mārtiņ darām? Vienkārši testeri vai ejam jau lejā, jāiet meklēt? Pārbaudīsim, kas tev uz kontaktiem darās. Ok. Ja vispār kaut kas darās. Jā. Man zinu, ko vēl jāmeklēt. A ķīmiju, vai? Kā tīmīgi, tas dzīvēš. Kā minūti vienreiz jānāk. Pūst no ārs uz iekšu. A gaisa? Bet te jau prikals, ka puteklis jau te nekur nepazūs. Tur viņš aizindot. Jā. Viņi izpūt ārā, viņš to sapūšās atpakaļ. Tad nē, tā nav jēgas un tās darbības. Nē, iztīt vajag. Puteklis jau tas. To pēc tam. Prātīgi, tur uz viņu nav. Neko nerāda, ja?
tā, ka pilnīgs īsais nav, bet kāds prātīgs valkās šo ko pāri. Īsumā par situāciju tā, kā mēs esam sapratuši, ka bloks, kurš neatsaucās un kuram mēs nespējam pieslēgties ar datoru, atbild par pirmo un otro stāvu, pieņēmuši esam lēmumu, ka jāiet pa ķēdi, sāksim ar otro stāvu un zvanīsim cauri signālu vadus, vai nav kaut kur kāds pārāvums atrodams. Tad tajā projektā komunikācijas sazīmēt arī nebija kaut kāda? Ir. Tāpēc es saku, no šakts ienāk iekšā un iet taisni pa koridoru un tā kā atzariet iekšā katrā blokā, nevis tā kā par... Vispār ir kastu sistēma. Jā, nu viņi ir Artur, apskaties. Viņš neiet tā kā standartā mēs slēdzam parasti. Skaties, Artur. Paskaties, ar uz grīdas. Redzi? Labi, atverē, kas tev ir... Mēs esam šeit, tu esi te. Mēs te esam tagad. Atveru komunikācijas labāk lapu. Ir vai nav? Šitas vienīgais, ir kur kabels. Tas ir kabels, komunikācijas. Tā ir komunikācijas kabels, tā uzzīmēts. Reku ir, skaties, reku kabelis. JM 564 sadalft. Es jau saku, šitā ir uzzīmēts. Bet vai tu tā slēdzās? Vai re? Nē, nu, bet viņš jau ir sākumā gājis. Jautājums ir, kas ir nolidojis? Neteiksi? Nav vārdiem, un tu man izstāstot, kas tas tāds ir. Tu kā čoja, tu ko, ja? Tās? Ar kaut kādiem nogrieztiem kabeļiem. Un pieņemsim, ka balti ir kaut kas nepareizs izvilkts. Nu, moška rezervē iemēs kaut kas, saka, mēs arī citreiz darām kaut ko, rezervas vadus iemetam. Bet ir divi, un kā no viens iznāk divi pelēku vadi? Jā. Un kāpēc? Divi pelēku vadi. Labs jau. Labi, pagi stop, viens nāk no augšu, viens lejā. Uz leju. Uz leju aiziet. Caur šito stāvu uz leju aiziet. Tagad. Ķipa pareizi varētu būt. Turieni. Tagad saprast, kurš vads aiziet uz augšu, kurš uz leju. Kroči ienāk iekšā, aiziet uz turieni, nāk no turienes atpakaļ. Un iet šitā te un atpakaļ aiziet. Un nav te sanāk. Viņam vajadzētu aiziet uz vienu pusi. Pagābi, pirmais tev bloks varētu... Nav tāda pirmā. Tad jāskatās tas kabels, kas iet uz turieni. Pagābi, tu šakti, te redz, kur viņš ir dara? Nevajadzētu sākumā nevajadzētu Artur sākumā augšu uz leju, kas šahtā darās. Pārbaudīt vadu. Roči, zini, ko vajag izdarīt? Atvienot to klēniku, kuram skaties. Šitā nav īstā vieta. Nē, tā ir īstā vieta. Viņš ir jāizies, mums jau nebūs tā, ka tā... Nē, es saprotu. Tev vajag reku ņemt. Testers kapatā? Jā, tā. Jā, šitas otrs ir īstais. Pabakstīt, pavieno kopā vajag. Ir otrs vads.
Un savieno vēlreiz joku pēc. Jā, šis tāds paši. Bet, nu, viņš ir vesels sanāk. Kaut kādās meitas pusēs, tad es tev vajag, sanāk. Jā, davai. Bet nevar būt tā, ka viņš ir sašķelts kopā. Tā nevajadzētu būt, ne? Cik mums 2 dīzels, ja? Viņš tā kā pataisno no tā ārējā blokošana. Viņš nāk, jā, ienāk iekšā un tad kaut kā atzarojas un savienojās pa iekšējiem blokiem. Tā ir cita lieta, Bet līdz šai vietai ir pa taisno, jā, jo šitas ir 2., 3. stāvam, 2., 1. stāvam, tad ir pēc loģikas 1. stāv, tad 2. iet un tad viņš aiziet atkal no šitā 1. stāva uz to stāvu aiziet. Dotajā brīdī mūsu situācija paliek arvien interesantāka. Mēs esam pārbaudījuši signālvadu, kas nāk no bēniņiem un iet uz 2. stāvu, kā arī visu signālvadu tīklojumu 2. stāvam, bet tas nav devis rezultātu. Tāpēc mēs pieņemam lēmumu pārvākties uz 1. stāvu, lai turpinātu meklējumus jau tur. Turpinājums 1. stāvā. Viņš starp stāviem nevarētu jau šādi izbuksēt, ne? Nu labi, viņš nav. Biedriem vienkārši lielāka cauruma šaktā jāuztais, un tad mierīgi var izlaist cauri. Tas nav labas skaņas signālam, ka griež vāds. Jā, klusāk, jā. Droši. Jā, nē. To mēs izgriezīsim, ko Arturam šķērs ir. Tas beigām arī ir, ja? Pašais beigās tur... Kas tas tur var? Tas ir kompjūtera vārds. Nu, mums ir līdzi. Šitos ir pašķirāčā. Un tad tu redzēsi, kā šitās. To arī vajadzēja sākt. Nu, vai tas ir tas? Paskaties. Nē, šito pa kreisajā un tagad skaties. Ja, šis stūrī tev vajadzēja būt pārvērsts no vadam. Nē, tas ir internet. Tas ir internet. Tas nav tas? Nē, pēdējais bloks ir vēl drusku. Pie tā nav priekš. Aizlauks? Jā, tur kaut kāds pažārs, tur stāvēja augšā, bet no labi. Kāda te kopā ar trasi? Tas ir pēdējais kondīgs. Tas ir pēdējais, domāju, kas ir Šita vajadzēja. Viņš ir iet kopā, jā. Nē, šitas te nav kondīcijā, ne? Nav. Es domāju, ka jā, tas ir internet kampusēks. Vai zinu, ka ir interesanti? Es tā, ka draudēs dzīvot sēdējā lokā. Bet no turies nevajadzēja iet uz tur uz pulti vēl? Pults ir otrā galā. Jā, bet vispār. Viņš ir pieliks pie pēdējā bloka. Pēdējais bloks ir tas? Nē. Kā skatās, viņš jau sazarojas abām pusēm. Jā, bet viņš vajadzēja vadam nākt atpakaļ. Nu, vajadzēja būt, bet šitas jau nav tādā ķēdē, kā mēs slēdzam. Šitas jau ir saslēgts savādāk, tā kā elektrības vadi. Cik es saprotu, tā ne? Viņš jau aiziet uz abām pusēm.
Tajā pusē? Reku taisnība Artūrs, kur atvēr tur. Kasti. Viens skrūvī. Reku šitā te. Tā vien. Ir. Tu provienos mums. Tagad visām kastēm vāki nost. Nav? Vēl ir? Nav visā. Artūr, ko tu pateikt par visu šito te? Nākošais. To galu samet kopā, ja? Vai ne? Jā. Jā, 3 vienīgi. Labi. Nu, šo pēdējā reiz bija, bet tur kaut kur paliks. Kā šitā pakastīs par izdarām? Kanalizācija savā. Nē, tas nav, tas ir... Vadības bloks, freona. Jā, neredzēt. Jaudas vai sadalās kā kurai sistēmai, citām sistēmām sadalās uz blokiem, tad ir sistēmas, kur, lai varētu vienu bloku siltumas, vienu augstumu laist, tad ir dažādas tās sistēmas. Bet tie par lielam braņģu boks, vadības boks tādi. Es vienkārši uz vēru vējas arī, parasti, Samsungs risina dažs jautājums, dažs vien šitā. Tas tev kļūd nemet ārā. Kurš ir met? Tas ir 2 laidi. Caur šito iet tikai elektrību. Freona trups pieslēdzās, neslēdzās, ne? Jā, tur ir vārsti iekšā. Ir freona vārsta, ne? Trups iet cauri, jā. Reku ir tādā pusē pieslēdzās. Ja trojņīgi vietā ir šitas, tā nav jau tā. Curījumi gan. Gan ir, kur trojņīgi, ir kur šādās kastes. Ok. Viņam vienkārši sanāk. Viņam sanāk, ka pēc mazai kaste, viņš jau nav tā kā reflektam, ka reflektam, ka tev iet tā kā pēc viena, jā. Jā. Tev ir uz vienu pusi, uz otru pusi, un gan jau, ka pa 3, katras kastes 3 iekārtas. Sanāk galos ir, un tad tur ir vēl pirms tās kastes, ka viens reflekts. Nav bija tērtēļi, ka rādās normālāk. Paņem davai šito vagu te. Es jau paņēmu. Es aiziešu tur sametīšu kopā, izdarīt. Pavadot ilgāku laiku pirmajā stāvā, mēs nevarējām atrast īsti, kurā vietā atrodas problēmas sakni, bet mums nepamet doma, ka tieši šeit ir tā īstā vieta. Arī pat vienā brīdī mēs pat iesmējām, ka mēs esam nonākuši tādā pašā situācijā kā citas firmas, kas iepriekš pirms mums te ir meklējuši un nav atraduši. Bet mēs neatmetām cerību un meklējām tālāk. Un tad vienā momentā Mārtiņš atdūrās pret šo. Tad, kad tie iepriekšēji te bija kondicionieri. Bija gan, vai bija? Bet pēc tam tas ir strādā. Pirmā jau to arī bija tā, kas sākās sūdzēties, ka tev karsties. Man nekad nav karstas, viņi praktiski neslēdz. Jā. Un tagad es būšu vainīgi, ka es viņu neslēdz iekšā. Jā, viņš ir ierūsējis. Rokas būtu aizsēvējis. Jā. Nē, zin kā ir, Dievs dod, ka viņš ir tas vainīgais, un tad jau arī... Kaut kur vaina viņa būs kaut kāda. Mēs ceram, ka Blokā jau nē. Jā, blokā nē. Vai pati sistēma pēc tam strādās normāli.
Ja? Ja atradīs vainu, te jau strādā. Un sākumās palaidīs, tur jau cits problēmas būs. Redz, cik smuki. Jā. Pušu vats. Tur vajag gaitanīt bišķiņ kaut ko kniklē, mēs varam dabūt vēl ceļus. Es jau ārā. Tev iemorēja, ja? Mārtiņ, nāc. Ko tu varētu, Mārtiņš, šī jautājumā pateikt? Kā tu tagad jūties? Kā tu tagad? Kā tu ieraudzīji, tad tur šeit kaut kā, ja? Tas kaut kur bija jābūt kāsnes. Nu, Dievs dod, ka tas ir. Nē, tas ir viens no kāšiem, tas ir no tiem kodiem, bet tas atrisina to, kāpēc viņš neslēdzās klāt nekam. Šie kāši tie, kas ar tiem kodiem, tie ir jāatspīl. Tas ir cits, tie jau ir nākšais, jā. Tas konkrētais kods. Nodrošina to, lai kompostās nosīt. Cik tev tak vajag? Ja vēl drusciņi dabūt nebūtu slikti. Es varu vienkārši varu... Nepietiek, ja? Tā paša. Tev vajadzēja izvilkt no tās pamatā, jā? No visām pamatā, jā? Galīgi puška, ja? Gandrīz galīgi. Tāpēc viņš ir tāds, no? Jā, mēs pēc manis sākām raustīt, tad, ko atraustījās vaļā kaut kāda dzīsliņa un pretestība pazina. Nē. Viņš ir no tās kastes līdz šejienē, ja? Ne? No tās kastes līdz šejienē. Jā, bet viņam jau tur problēma, ka viņš varētu jebkurā vietā būt un katrs. Tagad tad jaunu liekam vadu, ja? Nē, mēs tur kaut garāk. Šito mēs... Tagad sataisīs un tagad skatīties. Labi, nu jau vairāk nekā vajag. Droši vien, ka nevajag. Kas? Nevajag. Galvenais, lai tas tikai būtu vienīgais, nu. Jā. Tā jau būtu viss ok. Nu, pieļauj, ka paskatoties uz viņu, vienā vietā tikai grauž vādas. Vai kurā kabinetā iepriekš? Kurā kabinetā jūs pirms tam bijāt? Jā, kur tad ir pirms tam? Tu 11. Nu, ot. Dod. Nu jā. Bet te jau viņš izskatās tā kā grauzes. Tas jau ir grausts. Ko tad viņš žurciņš ielīdz caur sienu un... Nē, tu taču ir pēc aksaukšanas grīdzi. Čau. Sorry, kāpēc? Nē, es tikai gribēju tev pajautāt, vai viss ir vajadzīgs. Vai vēl kaut ko tev vajag? Nē, es tikai gribēju, es tev neko pilnīgi neko. Vai tev viss pietiek? Poši, sarunāsim. Jā, saki man. Atgādini, kurš bija kurš? Nē, es tikai tev pilātu. Rozi bija viens, vai ne? Kā tev labāk, tad padod ziņu. Tā ir kā izskatījās, kad es pakrētos cipos. Nu, ja svētdien mums no rīta jāizbrauc, pēcpusdienā mēs varētu būt. Jā, super. Jā. Sarunās, tu dod ziņu. Paldies, kādās. Čau, čau. Normāls nosaukums iekšējiem blokām – vīrusu doktors.
Tāds Inģis neatradās, ja? Atradās. Iebrosīju Inģi, ko es krūties, es tas vārds salšu. Nu ko, paši visu redzējāt. Dotajā brīdī sakrustojam pirkstus, dodamies uz bēniņiem, atpakaļ pie āra blokiem. Jo pagaidām vienkāršākā, reālākā sistēmas notestēšanas iespēja ir atkal pieslēgties ar datoriem un apskatīties, kā sistēma strādā. Uzreiz brīdina inteliģentus. Varbūt tās daži vārdi būs skarbāki, bet tā inženieri izpauž savas jūtas. Lai tur iztukšķinās. Cik tur tam vākam ir rakstīts? Ko aizgāja, skaties? Šodien 30, pa vienu rādu vairāk. Nē, te rakstīts 34. Tas 4. stāvs, vai, ka tur ir. Ko aizgāja? 33. Ko aizgāja otrs apels? Viņš parādīja 44, un tad viņš parādīja 30. Neuzkārās vairāk uz vietu. Šausmas, Oskar, Signāls vairs nelzīsos. Par jāmā, bet es nezinu, ne? Oj. Nifiga sebi. Cik reizi? Jā. Cik reizi viņš matās uz riņšu tā? Vai visu laiku viņš šeit? Ok, viņš seko visu laiku. Viņš laiku testē. Viņš saka skaitē. Jā, skait, vai nav nopizdīts kāds iekšējais bloks, ja? Nu, kaut kur ir ieslēgts. Tu tagad slēgš šito pirmo, ja? Man ir viss. Tu domā, ka viņš caur ap divu aiziet caur vienu? Jā. 99%, ka jā. Pulci arī vienu. Ok. Cik diršana uzreiz. Ekamies. Divas tabulas vienkārši. Jā? Audās 1 un 2. Es gribu nekailis bikses, viņš izdomā pārēsties, tad likās, ka mēs vēl tik tūvi. Jā, reizē vēl pārbaudījās tikko. Viņš tā nerādīs. Es varu viņš rāda 2 audors, bet viņš tāpatās pie viena palicis. Tad jāslēdzās pie otra klāt, ja? Nāksies viņu pārmesties visdrīzāk. Nē, lai viņš iziet savu šitās tevis. Pirmajām reiz viņš rāda, ka viņš ir apstādināts un uz desēšanu bijis. Kaut kādām savām temperatūrām šitiem vispār trūkst liela daļa un nav viņam nekas no šitā te. Nu, labi, šitā mēs teorēs varam arī. Ja mums vēl pēc tam iergīt, bet jau mums to vajag. Nē, nevajag. Mārāds tāds, mēs otru klāt. Kurš to tur rāda? Šitas būs ilgiši, ko mēs aizpildīs visu tabulu. Tas ir neko lasīts, ja kaut kā balīti. Nu, cik tā viņš tev ir rāda? 3, 4. Nē. Jā. Bet tas ir jautājums, vai tas ir pareizi uzrakstīts? 3-3, ja? Kaut gan vai nebija nulīt? Nā, tā ir pareizi. Nē, ir neko nulīt. 33. Nultais bloks arī. Tad jau ir 3-3, ja? Nē, 3-4. Parasti pazūd kaut kas, nevis klāt pienāk. Apskaties, cik tur ir bloki. 3-3? 3-4. Kāpēc 3-4? 0 ar skaitās. Te viss problēma. Nu, viņš uzrakstīs ir varbūt tas... Nu jā, 3-3 bez 0. Tas ir Samsung un tās prikals, jo rekur ir A0-0 tas arī. Jā. Tāda adresa arī eksistē. Jā, Fujikam jau ir 0-0 tā. Nu, tā tad ko atbildēja. Jā. Domā, vajadzēja tik ļoti. Nē, pakoši. Ko tu slēdz ārā, Artur?
Pārvienoties otram blokam. Klausies otram blokam 29. Bet te otram blokam ir arī 30 bloki. Vienkārši tu jau zini, kā ir līdz 33. blokam, līdz 29. Vien iekdara vairāk nekā tu sarakstīt. Nē, ir jau pareizi. Tu rakstīts 33 īstvai, ko tā ir 34. 29, bet 30. Nu, viņš līdz kam skaita. Tas šitas jau arī nepareizi. Jā? Jā. Tad te būs 30. 30, jā. 34. Nē, tā nav nekāda kļūda. Vienkārši viņi tur uzrakstījuši līdz kuram blokam. Pa vienu bloku ir vairāk nekā Jā. tu sarakstīt. Nē, tur vienkārši izlasīs, kas uz displeja rakstīts, tas ir viss. Jā. Pie ko beidzās. Vienkārši. Tas mums lietas būtība, ka nemaina vispār. Pilnīgi. Izskaitās. Izgāja tests jau šitam te. Iet uz riņķi tests laiku. Iet, jā? Jā. Vismaz blokus, viss. Tests varbūt iet. Nu, tas, kas viņam visu laikas iet, ko viņš pats skatās uz riņķi. Tad būs 29. viņš uzkairās. Tagad mēs zinām, kurš ir 29. bloks. No. Tas sagrauz teici. Jau tā, zin kā, man citreiz, ka dokumentācijas daudziem objektiem, vienmēr, ka tev vajag atrast, viņš ir pēdējais. Cik tev projektā sanāca iekšā? Es neskaitīju. Tas, ko tu elektronus sūtīji, tas nebija līdzīgs? Ar to, kas ir mapītē. Tas bija līdzīgs it kā. Nu, it kā nē, nu, tur jau tie visi skaits jau sakrīt, vienkārši tur citas firmas bloki, nu. Tanī projektā. Es nevaru nolasīt šitādā vietā. Nē, iespējams, ka viņam arī šito sistēmu ir pārskaitījuši normāli. Tie branch boxi salikt tādi, kā nav to iepriekšējais sistēmai, tā kā... Un nav jau slikts, Samsungs jau nav sliktākā sistēma, mēs pat otru, kas bija projektā. Jā. Nu, tagad savādāk skaiti, ne? Jā, tulīt aizies 29 uz riņķi iet. Tā bija pie 0 un 0,29 iesprūd, jā. Viņš nespēja vairāk viņu. Un te arī viss aiziet, jā? Jā. Arī programmā mums. Tas pieņemam uz kaut kāds jāstrādā kurš. Viss salikt uz logu, tādien ir tāpatās. Vai viņš tik labi nenokontrolē visu. Tā jums šitā programma bija? Samsungā. Kvartūs kā reizi, jā. Mums paveicās, nu pat vienu vantējā un viss ir. Mums arī citām sistēmām ir programmas. Jā, šitām lielajām jau bez programmām īsti nevar. Nu, es atdomāju, kā tad Latvijas. Tur reāli atrast, pieņemsim, kur ir kaut kāds temperatūras sensors. Nu, vienīgi jāiet to tur, Nu, kaut ko jau tāpat... Ja šajā blokā atrodas, tad jā, tad Nē, nu, var jau arī tā atrast, kaut kāda platka nomirus vai kaut kas, nu, tīri, jā. Bet šoreiz bija tā, kad redz. Pagaidām, kas tur baigi, kas vēl nav. Nu, kaut kā es to slīpīt desevis arī, nezinu. Šitas viens tā kā būs 10. Šitas viens izstās, kas strādā tieši. 10 grādi noņemšu pārējiem, tad, kas tur ir, tad 2 grādiem. Pārējiem blokam paskaties, kas viņam darās. Jau pēc šitas ir līdz otrais. Bet vēl jau jautājums ir ar freoniem, ja jau ir pumpēti iekšā tas vai viss ir kārtībā. Bet tas ir pārbaudis. Okay. Nē, tur ir tā, ka šinām sistēmām mums kilogramiem jāpārbauda, jāpumpa ārā un jāpumpa iekšā. Tas pareizi ir izdarīts. Jā, bet to metrāžu Jā, bet to jāsaka precīzi prasības. Tas ir vienkārši Ar šitie ten projekti DVG formātā nav? Bet ir jau, zin kā ir,
Bet šitie jau, zin kā, jau ir. Ja iek, tad izpildīt. Mārtiņ, klausies, bet ir jau problēma tāda, ka izpildu schēmā jau neatbilst trases, kā ir sataisīta. Jāpārzīmē. Nu, viņi ir, nu jā, lai varētu kaut ko saprast, tad viņi ir jāpārzīmē. 108. ir vienīgs, kas izstāsta, ka tas reāls sāks. Baigais čakars, jā. Nu, var zvanīt. Tagad var droši makstīt jau tālāk, ko tad vidās. Nu, Mārtiņ, pasaka 2 vārdos, kurš vainīgs? Žurkas. Vienā vārdā, viena žurka liela, jā. Tā, nu ko, darbs padarīts, esam veiksmīgi beiguši pēdējās skrūves un maucam tālāk.